Kopš tehniskajā apskatē noteikta vecuma dīzeļdzinējiem uzsākta cieto daļiņu mērīšana atgāzēs, aktuāls kļuvis šo daļiņu filtru, jeb tā saukto DPF temats. Taču kvēpi diemžēl nav vienīgais, ko saražo dīzeļdzinējs. Slāpekļa savienojuma neutralizēšanai paredzēta cita sistēma, kuras darbībai nepieciešams īpašs tehniskais šķidrums, ko pazīst kā AdBlue. Cietās daļiņas tā ir tikai daļa no tā, kas mums tā veļās no šī izpūtēja ārā tam automobīlim. Papildus, protams, mums ir visādas citas kaitīgas vielas, kuru neutralizēšanai arī ir paredzēts šis AdBlue šķidrums un papildus jau selektīvais katalizators. Vai AdBlue tiek iesmidzināts tieši sīko daļiņu filtrā? Nē, AdBlue nav saistīts ar sīkajām daļiņām. AdBlue ir šķidrums, kurš ir paredzēts slāpekļa oksīdu savienojumu piesaistei un pēc tam viņu neutralizēšanai jau šī selektīvajā katalizatorā, kas mums parasti novietots aiz šo smalko daļiņu filtru. Vai AdBlue sistēma atrodas atsevišķi no DPF? Viss ir atkarīgs no konkrētā automobīļa konstrukcijas. Konkrētā automobīlam, kas šeit ir apskatā pēc mums, viņš ir vienā korpusā, viss novietots viens aiz otra ar šo smidzinātāju starp viņiem. Kāpēc AdBlue sistēmas ir tikai dīzeļdzinējiem? Benzīns pats par sevi sadeg krietni pilnvērtīgāk dabīgā ceļā. Dīzelim, protams, tas nenotiek, līdz ar to tas viss nāk mums ārā pa izpūtei. Nē, arī benzīnam ir slāpekļa oksīdu savienojumi kā tāda izpūtas gāzēs, bet viņi krietni mazāk. Viņi, teiksim, pēcapstrāde vēl pašreiz nav nepieciešama. Tīri no konstruktīvā viedokļa parasti nāk katalizators, smalko daļiņu filtrs, un aiz viņa pēc tam nāk šis selektīvais katalizators, kura darbībai ir nepieciešams šis AdBlue šķidrums. AdBlue šķidruma patēriņš atkarīgs no automašīnas tehniskajiem parametriem un arī braukšanas režīma. Pamatā AdBlue tiek iesmidzināts tukšgaitā vai pie atlaista akselerātora pedāļa. Ziemā AdBlue šķidrums var sabiezēt vai pat sasalt. Tiesa gan ne pie 0, bet apmēram pie -9 līdz 11 grādiem. Un kas tad notiek? Ja mēs neuzsildām automobīli, automobīls nesasniedz savu darba temperatūru, tad šī sistēma nesāks strādāt nemazām. Jāsniedz darba temperatūra pašam dzinējam, jāsniedz darba temperatūra gan katalizatoram, gan šim selektīviem katalizatoram, un tikai tad var sākt šī sistēma strādāt. Vai stiprs sauss var sabojāt AdBlue sistēmu? Tas nekādi sistēmas darbību neietekmē. Sistēma ir ar iebūvētu apsildi, ar apsildu tvērtnei, ar apsildu caurulēm, un viņa atkausēs sevi un sāks strādāt tad, kad būs sevi atkausējusi. Vai sistēmas darbību var ietekmēt arī AdBlue kvalitāte? Tātad, ja šķidrums, kas iepildīts šī tvertē, nav kvalitatīvs, viņš ir vairāk saistīts ar viņa koncentrāciju. Šī urējā vielas koncentrācija jābūt vismaz 30% un augstākai. Ja viņš ir zemāks, tad attiecīgi viņš nestrādās un sistēma redzēs, ka ir pazemināta efektivitāte. Tas mums novedīs pie kaut kāda kļūdu paziņojuma uz paneļa un arī pie tā, ka mums ieslēgšies šis skaitītājs. Tieši tas pats skaitītājs ieslēdzās, ja mums ir pārāk zems līmenis. Tad šis šķidrums ir tieši saistīts ar to, vai mēs varēsim iedarbināt mašīnu vai nē, tad mums šis skaitītājs aizskaitīs līdz 0. Kā rīkoties, ja parādās paziņojums par zemu AdBlue līmeni? Attiecīgi, ja mēs saņemam šādu paziņojumu, tad vai nu mēs paši papildinām šo šķidrumu, vai nu dodamies uz servisu un papildinām. AdBlue uzpildei paredzēta atver ar spilgti zilu korķi. Parasti tas atrodas līdzās degvielas uzpildes atverei. Nekādā gadījumā neliet AdBlue tur. Tas izraisīs nopietnus dzinēju bojājumus. Kāpēc Stellantis grupas automašīnās uzreiz jāiepilda vismaz 10 litri AdBlue? Šī specifika ir saistīta ar AdBlue bākas līmeņa sensoru vai devēju, kurš nav šis standarta pludiņš, bet ir ultraskaņas sensors. Līdz ar to jāuzpilda pilns šis līmenis, kas ir kā minimums 10 litri, lai viņš spētu viņu pareizi nolasīt un saprast, cik uzpildi veikt, un mēs varam ceļu turpināt. Vai neuzpildot AdBlue automašīna piepeši apstāsies? Nē, automobils kā tāds, protams, neapstāsies, bet ja mēs viņu noslāpēsim un pēc tam darbināsim atpakaļ, tad šis starts nebūs vairs iespējams, ja mums ir šīs kļūdas vai ja mums ir šķidrums beidzies. Kuras AdBlue sistēmas daļas sabojājas biežāk? Galvenokārt AdBlue sistēmai tas, kas iziet no ierindas, ir vai nu smidzinātājs esošais, ar ko visbiežāk saskaramies, vai nu kaut kāda iemesla pēc tvertnē esošais vadības bloks. Diemžēl šis vadības bloks ir kopā ar tvertni, līdz ar to, ja iziet no ierindas šis vadības elements, tad jāmaina visa tvertne.